Ceļā uz Latgales kongresa un Latvijas 100-gadi ēterā raidījums Latgale laiku griežos. Šodien savu skaņojumu uzsāk Latvijas valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītīs raidījums Latgola laika grīžūs. Raidījumu turpmākajos mēnešos jūsim cīņēmī radioklausētoji pīdovoši Astenis Bikovskis un muna kolēģe Gunta Nagle. Šodien par notikumiem Latgolā 1917. gadā pīdovojam sarunu ar Daugavpils Universitātes Latgulas pētniecības institūta vadītoju i viesturis zinātņu doktoru Henriku Somu. Kā jūs raksturotu 1917. gadas notikumus Latgolā i porejos novados? Kādas bija galvenos atšķirības? Tas ir tāds plaša diskusija jautājums mūsdienu zinātnē. 17. gads bija pagrīziņa punkts Latvijas viesturē, Latgolas viesturē. Arī zinātnieki dažādi vērās uz šiem notikumiem, un ir tādi divi pat atšķirīgi viedokļi. Viens viedoklis, kas valdīja pirmos Latvijas republikas laikā, bija, ka vienkārši Latgola ir atpalikusi. Tas ir tikai tāds kaut kāds ekonomisks tēri faktors un pietiek tikai intensificēt Latgolas attīstību, ekonomiku. Latgola izsalīdzinās ar pārējo Latviju. Protams, bija otrs viedoklis, ka Latgolas atšķirības, ko mēs sakam, daudz dziļākas, vēsturiskas, sistēmiskas, ko mēs sakam, tikai ar vidu naudu vien nav ar to visu atrisināt. Tiešām, laikam, lielāko daļa pētnieku arī uzskata, ka tiešām šis otrais viedoklis ir daudz precīzāks, jo mēs saprotam to, ka uz 17. gadu Latgola ir atšķirīga, un nekot mēs nevaram sacīt tikai, ka galvenā atšķirība ir atpalicībā. Vienu vārdu nav izskaidrot, kas ar Latgolu ir noticis iepriekšējos 4 gadsimtos. Poļu laikos, krievu laikos, mēs varam sacīt, ir atšķirības saimnieciskajā ziņā, ir atšķirības, protams, reliģiskajā faktorā, ir atšķirības kultūras faktorā. Jau 17. gads parodīja, ka Latgola ir nevis vienkārši atpalikusi, bet Latgola ir īpatnē attīstības gaita. Tie ir mehāniski īpumi pieejot lielu naudu, kā piemēram šodienas apstākļos, ja mēs Latgolā iedotu lielu naudu, mēs visas problēmas neatrisinātu. Tos ir, kā mēs sakam, vairāk sistēmas problēmas, nevis kaut kādas tikai atpalicības problēmas. Daudzi latgalīšu inteliģences pārstāvji timā laikā dzīvoja Pīterpilī. Par ko tas tā viesturiski ir izveidojis? Latgolas attīstībā Pīterpilī bija liela nozīme. Tie bija pirmos Latgolas atmodas centrs. Dēļ ko to izveidos, mums nav vienota kategoriska viedokļa. Jāņem geogrāfiska faktora, jā. Latgalīšiem tuvāk bija Reiga, Eiropas pilsēta, bet latgalīši aizbrauca uz Pēterpili. Tāpat labi ar Pēterpili bija arī laba satiksme, tas pats vilciens, moderns tam laikam, bet ar to vilcienu var aizbraukt ida Reigā, ida Pēterpilē. Tātad jāmeklē kaut kur varbūt pat dziļākas saknes, es pat sacētu mentalitāti, jāmeklē reliģiskā situācijā, kaut kādās citās skaidrumos. Ir varbūt pat ir izpējams, nedrīkstam mēs būt kategoriski, bet viens no variantiem, kā pa 2 gadsimtiem kopš Latgola bija kopā ar Krīviju, latgalīši, latgalīs darbinieki īpazina Krīvijas situāciju, īsamocīja valodu, īsamocīja arī pazīt, kas tie tāda pareizticība, varbūt pareizticība ir pat ir tuvāk katolicisms, nako katolicismu luterānismas, kas ir reformējis. Dēļ to rodos priekšstats, kā Pēterpilis būtu te vieta, kur varētu latgalīši sev izapaust. Dēļ to šajā fona Reiga, kas bija vociska, luteriska, varēja būt latgalīšiem arī pasviešā. Kāds ir latgalīšu dzīves līmenis Pīterpilī i tepat Latgolas teritorijā? Jā, neapšaubām, kas atšķira pie dzīves kvalitātes. Pīterpils bija jau moderna Eiropas pilsēta ar milzīgam rūpniecam. Pīterpils bija ļoti dinamiska, dēļ to jebkura nokļūšana, latgalīša nokļūšana Pīterpilē, tas bija, protams, privilegēta situācija. Mēs zinām, ka brauca jaunas meitenes, kas kaut kādas guvernanta darbu meklēja, jauni puiši meklēja, kas go uz rūpniecam. Atroda visi rūpniecos milzīgajos darbu un brauca garīdznieki, kuri mocījos semināros, visi atroda dzīvē vītu. Ja mēs to redzam, ka viņi arī neaizmirsa to, kas te dzīvava. Ko ir sagojis tā, ka tieši tu iniciatīvu par apsavienošanos ar porējiem latviešu apdzīvotajiem novadiem izrodīja tieši Pīterpils latvieši, latgalīši? Jā, tāds vēsturiski izveidojās.
Nav var, protams, kategoriski sacīt, kā kaut kādi vīni uzējām atbildību par Latgulas nākotni. Protams, kā pirmo Latgulas inteligenci bija katoļu garīdznieki. Tas ir viennozīmīgi, tas nav apstrīdams. Tāds vēsturiski izveidoja katoļu garīdznieki, pirmī soka veidot nākotnes Latgulas kaut kādus formātu, ko varētu attīstīt, bet tā pašā laikā mēs arī saprotam, ka bija arī cita inteligence, kas bija katoliski domājoša, protams, tīpaši katoļi, bet nago garīgos seminārās, bet bija rūpniecu strādnieki. Dēļ to izveidoja mums divi franči, Francis Kemps, kas nebija baznīcas kungs, un Francis Strasons, kas bija baznīcas kungs. 17. gads bija viens no dinamiskākajiem visā Krīvijā. Situācija mainījās pa dīnam. Tas viss notiek 17. gadā, tās pirmās diskusijas. Mums nav jāaizmirst, ka vēl nav Latvijas republikas. Viss ir attīstībā, un dēļ to arī uzreiz, mēs teiksim, izveidoja divi viedokļi, ko attīstīt. 17. gadā pats populārākais lozungs bija autonomijas lozungs, dažādu tautu autonomija, bet autonomija toreiz saprata ļoti dažādi. Daži jau saprata, ka tie būs sava valsts, bet lielāko daļa, cik roda vēstures dokumenti, to vēl tuvojas tā izpratnē. Dēļ to uz šo lozungu, protams, atsauc arī Latgulis politiki, izvirzot ideju par to, ka šo pašnoteikšanās tīsības pienācis realizēt, tos realizējums, ko viens no variantiem viesturiski Latgula apsavieno ar Poriju Latviju. Arī latgalīšiem sociāls diskusijas, ko realizēt latgalīšiem savas tīsības, pat ja piekrēt visi, ka apsavienos ar Poriju Latviju, tad ko izskatīs Latgula apvienotajā Latvijā. Latgulas kongress, protams, viesturē bija tāds pasākums pirmo raizi, kad vietējo sabiedrība un jos atbalstietoja pirmo raizi izvirzā delegatus toda veida sanāksmē. Protams, ka tas atspūguļo tajā laikā reāli to situāciju. Ja mēs prosam, kāda cilvēki bija, tad mums jāapsver, kāda tie sabiedrība bija, kas tos cilvēkus izvirzīja. Ja mam latgalīšu sabiedrību, latgalīšu sabiedrisko dzīvi, tad mēs redzam, ka, protams, viesturiski tie ir, kā mēs sakām, baznīcas kungu spēcīgs slons, kas ir Latgulas specifika, un dēļ to arī varbūt šo kongresu tā padomju laikā sauca par baznīcas kungu kongresu, bet tas reāli atspūguļo to situāciju, ka latgalīšiem pirmo inteligenci tie bija baznīcas kungi, atšķirība no Polijas Latvijas. Protams, pats ievaramākās ir Francis Strasons, kas ir. Bet tā pašā laikā mēs redzam arī daudz citus baznīcas kungus. Protams, vēl reāli to, ko faktiski tas bija kara apstākļi, pirmās pasaules karš nav beidzies, un karš ir organizējis jaunu spēku, tie ir karavēri, jeb latviešu strēlnieki, sauksim jūs par latgalīšu strēlniekiem. Ja? Tātad latgalīši cara armijā ļoti aktīvi, kas veidoja vēl vienu tādu atsevišķi leidzās baznīcas kungi, vēl vienu tādu organizētu masu. Protams, ar savām specifiskām funkcijām. Tā laikā formas tierpā bija arī otrs Francis Kemps, arī formas tierpā. Viņš bija armijas formas tierpā. Tie tā kā armija ļoti spiecīgā, ja mēs redzam, ka ir rūpējās par kārtību. Reizeknes kongresā to baznīcas kungi, armija. Protams, arī vēl dažādāki porstovi, kuri tika izvēlēti no pogostiem, kuras, ko teikt, izvirzīja vietējo publika. Galu arī jāsaver, ka ir starptautiska situācija, starptautiskie politiki skatījās ar bažām uz Krīviju, jo kas var būt, ka vienas Krīvijas vietā rasīs kaut kur 15 Krīviju, ja būs ļoti sarežģīts diplomātisks jauns process, tāpēc mums jāsaprot, ka latgalīši, kas gribēja kopā ar latviešiem savu valsti, bet mums jāsaprot arī krīvi, kuri sacīja, varbūt
nebija tik lieli optimisti, ka tas viss izdodas. Pieejama kaut kādas savus lēmumus, viesturē alternatīva vienmēr pastāv. Un tas, kas notika 18. novembrī 18. gadā, tas ir, kā teikt, ļoti daudz dažādu veiksmīgu faktoru sakritēbai. Kādi tad bija tie svarīgākie lēmumi, kas tika pieņemti 1917. gadā pirmajā Latgalīšu kongresā? Ir, protams, dokumenti. Šos dokumentus pēc kongresa izstrādāja speciāli redkolēģi, kas strādāja pie to. Pieejama rezolūcijas, tos tika publicētas. Ko dokuments no šī kongresa mums ir 5 kongresa rakstītas rezolūcijas, kuras uzticēja redkolēģi, kongresa dalībniekiem. Un tos nozīmīgākos, protams, bija jau pašā pirmā pantā tika pateikta, ka Vitebskas gubernē dzīvojuši latvieši, kā mēs saprotam, latgalīši, apsavienoja ar kurzemniekiem, vidzemniekiem vīnā, ko toreiz bija rakstīts vienotā autonomā tautas organismā Krievijas valstī. Tā tur bija rakstīts. Bet mums interesē, kā latgalīši it kopā ir apliecinājuši vēlmi dzīvot ar kurzemniekiem, vidzemniekiem. Šī tie lēmumi attiec, ka mēs vienkārši attīstam arī savu pašpārvaldi, ka mums ir savā Latgolā ir baznīcas, skolas, saimniecība, un šitā mēs izlemam jautājumus, zemes jautājumus, baznīcas darīšanas, Mēs lēmam gan kopā, gan atsevišķi. Trasuns toreiz sacīja, mēs varam dzīvot kopā atsevišķi. Tas ir pilnīgi dabiski. Ir porī, tie noteikumi bija, ka jau 3. pantā apliecināja, ka sadarbība sveštautiešiem ir atvērtas durvīs, ir krīviem, pūļiem, žīdiem un citiem, kad būs nokušā punktā, ka pašvaldībos būs vispārīgas vēlēšanas taisnīgas, ka vietējā vara tiks ievēlēta. Un, protams, nokuši jau atsatīca par Latgulas delegēšanu porējos visādas organizācijos, jo porējā Latvijā veidavos pagaidu zemes padome, uz turieni tika delegēti, šajos rezolūcijās tika norādīts, cik kvotas tos, cik daudz cilvēku, ka apsprīda tātad Riezekņē, delegē tik daudz cilvēku, kopumā 60 Latgulas porstovi tika delegēti. Porijos Latvijas porstāvniecībai starp tiem 36 ir latvieši, krīviem 12, ebrejiem 8, pūļiem 3 un citas tautas tur pa vīnām. Tātad interesants, kas ir, mums jāsaprot, ka šī lēmumi, protams, var izraisīt diskusiju, kas turpinās tagad, akadēmisko diskusiju dažādu, bet viens, kas ir mums jāievēro, kas, protams, jāņem ārā, ka mums nav paša kongresa nekādu stenogrammu, nekādu paša kongresa precīzu dokumentu. Mums jāsaprot, ka tas ir viss arī tāda veida forumi, nebija nekur tāda, mēs īsamocieši skotos, bet jāuzskata, ka tie bija labi organizētas, bija delegēti porstovi, sabrauca, sagatavoti, tas viss noritie, bet problēma tikai, ka, protams, tas izpildījums vienmēr var būt labāks. Mums jau gribētos, ka katras dienas stenogrammas būtu, kurš cieļos, kur runāva, ko sacīja, lai pēc tam nebūtu problēmu. Bet man liekas, pateicība vispār ir, ka izlēma tā reāli, neskatoties lielām diskusijām, ka pēc kongresa uzticēja orgkomitejai, redakcijas komisijai, uzticēja šos lēmumus definēt. Varam mēs tikai domāt, ja šī kādi 8 punkti, ko pēc tam publicēja, ja tos būtu apsprīduši kongresā, ar ko tas vēl būtu baidzīs. Varbūt tas baidzīs, ka tas kongress vēl kādos 5 daļos nebūtu sasadaļās, tad tas ir tik interesants jautājums. Ja domāju, ka ir reikals ļoti reāli, jo ir tomēr no vienas puses ir liela porstāvniecība, es teiktu pat masa, reizēm, kas ir grūti vadāma, ko redzam, viena daļa arī Kempa piekritēja aizgoja, bet ir arī otri, ko teikt, intelektuāli, kuriem bija jāiznes smagums, kuriem bija jādefinē. To, ka es domāju, ka šis kongress kopumā neskatoties kaut kādām problēmām, uz tur kautiņa brīsmām, kā tur sacīja, tas bija veiksmīgs tāds risinājums, ka latgalīši mocījās demokrātiju, un tie, kas aizgo no kongresa, tie jau nesakēra pieročiem, kaut arī tur baumas tādas bija. Tātad rezultātā pēc mums nav stenogrammu,
programmu, mums nav kādu ļoti daudz dokumentu. No šī kongresa, kas notika Rēzeknē, mums ir 5 kongresa pieņemti lēmumi. Tī bija obligāti publicēti, to publicēti, sasaglabājuši, bet, lielākā daļa bija ļoti tādi slinki rakstīti atmiņas par šo, jo es domāju, ka liela nozīme bija tam, ka arī pieredzes varbūt nebija. Mums tāda olūtu bāze, tādu vēsturisku dokumentu no kongresa nav tik daudz, cik mēs gribētu šodien visos detaļos pietiet, bet mums pamat dokuments ir, kas ir ļoti būtiski. Pamat dokuments ir mūsu fotogrāfija un šī lēmumi, kuri, kā teikt, juridiski noformulēti, ne tikai vēstures dokuments, arī Latgulas turpmāk attīstībā. Vai pieņemtās rezolūcijas punkti tika ievēroti arī pēc Latvijas valsts dibinošanas? Jā, tas ir interesants jautājums. Man liekas, šitie jāsaka uzreiz, ka par to jau kongresā sāk uzreiz domāt. Jā. Kā vienmēr 2 varianti. Jā. Jebkurā rezolūcijā ir pār rezolūciju, pret rezolūciju. Un, protams, ka jojam vārā, ka to saprata jau 17. gadā Rēzeknē kongresā poši dalībnieki, un tāpēc jau pasarodīja šie opozīcija. Jā, ne tikai Trasunam bija viedoklis, kā tos lītes ir kortojamas, ļoti otri katolicisko vide apvienoja, mūs otri saprast latgalīšus, porī katūļi, tāda forsēta attīstība. Mēs arī jāsaprot, Trasuns uzskatīja, ka nav ko kavētīs. Ir jāformulēja, jāapsavīno ar poriem latviešiem un katolisko vide, tas būs drošs pamats, jā, mūs saprast vidzemes, kurzemes katūļi, Zemgaļas katūļi, saprast nav problēmu. Bet tā pašā laikā radās arī otrs moments, ka vajadzīgs kaut kas garantējas. Kuri te garantēja, ka mēs saglabāsim savu ko saka, identitāti, savu valodu, izpējīt baznīcā un kūptu kultūru un varbūt kaut ko saimniecībā atšķirīgu veidot pēc tik ilgas dzīvošanas atsevišķi poram latviešiem. Tā kā es to sauktu par garantēju politiku. Francis Kemps, kā opozicionārs, es tam pievērs uzmanību. Garantējas, un es aizgo varbūt tik toli, ka tos garantējas var piefiksēt visur tās lēmumus, ka tik garantēta pilnā mārā latgalīšu tīsības. Kaut arī tas ir tikai piefiksēts tajā nobeiguma rezolūcijā, jā, ka tik garantētas, bet tas izpildījums, ko vienmēr tas ir diskutējis jautājums. Ir dēļ to runot par izpildi vai par neizpildi, kaut kādu ignorēšanu. Te jāsaprot, kurā laikā runājam un ko tas izaveidava. Tātad es vēl atkārtoju, ka jau pat 17. gadā par to kongresā bija paredzējuši, ka būs poši latgalīši saprata, ka ir svarīgi iegūt Latvijas jaunumu varas, jā, garantējas, bet interesanti, tas ir 17. gads, Latvijas valsts taču vēl nav. Ko mēs paņemsim tos garantējas, jā? Vajag vienkārši pašam rakstīt, ka mēs gribam to. Pēc gada tikai būs Latvijas valsts, un tad jau varēja. Protams, ka tas izsauca pēc tam ļoti atšķirīgus viedokļus. Kemps prasīja lielākas garantējas, Trasuns uzskatīja vēlreiz Trasunam, saprota, ka nolikt Latgulas atšķirības tas nav iespējams. Arī Trasuns ir izcils Latgulas patriots, bet vairāk tāda uzticība poriem latviešiem, kas bija, protams, tāda, dažādi vērtējama. Ja mēs uzticamies citiem, tad mēs saprotam, ka mēs esam arī spējīgi izdzīvot, uzticēties citām, delegēt savus pilnvaras, kā viss var attīstīties, kurzemnieki, vidzemnieki, mēs kopā. Tas tāds optimistiskais Latgulas attīstības variants. Kemps bija stingrāks mazliet. Es uzskatīju, ka tos garantējas vajag būt precīzākam, ko mēs gribam redzēt šajās garantējos. Tad jau Rēzeknes kongresā noformējās, kaut teikt, 2 virzieni mēs redzam, jā, Trasuna piekritēja, Kempa piekritēja, Kempa piekritēja aiziet no kongresa, un Trasuna piekritēja palīk. Tad jautājums ir, vai mēs varam uzskatīt par Trasunu piekritējas par uzvarotājiem? Jā, nē, bet kā rīkojas opozīcija, jā, kas aizgo prom, jā, kas,
kā es saku, padarīja mūsu politisko dzēju daudz raiboku, kad vēl tik partijas dibanās. Bet, viesturē, redzat, ir tāda situācija, kad bieži viestura tiek rakstīta un uzvarētāja pozīcijām. Rakstīja viesturi uzvarētāji un Kempam uzreiz tika pielipinoti nevisai korekti, varbūt apdūmoti šī termini, galvenais arī tas separātisms. Jā. Bet, svarīgi mums saprast, ka jau 20. gados Kemps tika nosaukts par separātistu. Kaut arī, šo varētu būt citādi saukt politiskā dzēja opozīcija, nekarojoša opozīcija, īnāpkarava trasunam, neviens jau tur ar durklim nago virsā konkursu uzvarētojiem. Trasunam bija ļauts, jo piekritējiem ļauts attīstīt savu dūmu, kas likos varbūt tam momentam pieejamumu. Tie ideja vienkārši tika paņemta, atbalstieta, vairākums atbalstiet, bet viesti redzēt, ar vairākums ir tāds demokrātijas princips, bet demokrātija nozīmē arī, ka netiek ignorēts mazākums. Mums jāatcerās, ka nevienmēr vairākumam ir patiesība. Un tāpēc mums jāievēro, ka pēc Rēzings kongresa varam saukt dažādi, tur ir separātisti vēl, bet ir pasarotas divi virzieni, reāli. Tā Trasuns aizsto tādu garīgu, katolisku virzīni, un otrs ir tāds laicīgs virzīns, Kempa virzīns ar vairāk izteiktam Latgulas pašnoteikšanas tīsībām. Tā ir momentā, ja mēs jāmam 17. 20. gadu, tur vispār mēs tagad saprotam, ka tur Latvijai bija vismaz kaut kādi 5 varianti attīstības. 5 varianti. Un tas bija, protams, padomju varas ietvaros. Kā ir mūsu dīnos? Vai školos tiek pieteikuši daudz vicēts par Latgolas viesturi? Vai ir pieteikuši liela uzmanība pievērsta un interese par tīši 17. gada notikumiem Latgolā un kongresu? Tagad mums ir pilnīgi jaunas iespējas mocīt Latvijas viesturi. Mēs to mocam no škirskām pozīcijām, bet no plurālisma pozīcijām, no tādām attīstības alternatīvām, tādām idejām. Es domāju, ka šodien skolotājiem nav problēmu skolā stostēt par visādiem attīstības variantiem. Jautājums tikai, vai skolotājiem ir tādas īspējas, vai mēs par to rakstam. Paldies par sarunu. Šodien sakam viesturis zinātņu doktoram i Latgolas Pētniecības institūta vadītājam Henrikam Somam. Raidījumu Latgola laika grīžūs veidoja Gunta Nagle i Tenis Bikovskis. Raidījums Latgale laiku griežos veidots ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.